Šodien parunāsim par ļoti svarīgu konceptu fitnesā. Taisna mugura nenozīmē vertikāla mugura. Ko es ar to domāju? Kad mēs taisam kaut kādu veidu pietupienus, un treneris saka, tur ir taisna mugura, cilvēki bieži interpretē to šādi. Sāk atšaut dibenu, uzreiz spiediens muguras lejasdaļā, un cilvēks nesaprot, kāpēc. Kad iet runa par taisnu muguru, runa iet par muguras izliekumu. Tātad muguras izliekums paliek neitrāls gan stājā, gan arī kustībā. Ja? Nebaidamies liekties ar pleciem uz priekšu. Protams, teorētiski pleciem nevajadzētu virzīties pāri pirkstgaliem, bet, ja mēs varam noturēt muguras izliekumu neitrālu, pilnā kustības amplitūdā, tas ir tas, ko treneris domā ar taisnu muguru. It īpaši, kad rokās ir kaut kāda veida svars, mēs negribam to turot nost no ķermeņa likt pārāk liela slodze uz muguras lejasdaļu, it īpaši, ja svars iet prom no ķermeņa. Visas tās slodzes, ko jūs veidojat uz mugurkaulu, reizināsies, tāpēc svarīgi noturēt muguras izliekumu neitrālu. Un atceramies, taisna mugura nenozīmē vertikālu muguru.